Sveicināti! Esmu Aika Riškovska un aicinu uz Laumiņas sarunām. Tā kā tuvojās rudens, tad ļoti aktuāla tēma ir bērnu imunitāte un tās stiprināšana. Šodien uz sarunu aicināju Sanitu. Liels paldies, ka jūs uzaicinājāt mani šodien. Mana profesija ir saistīta ar dabas vielām. Tas nozīmē to, ka es palīdzu cilvēkiem izvēlēties īstās dabas vielas, lai atrisinātu viņu sasāpējušās problēmas. Visbiežāk tās ir saistītas tieši ar veselību. Mans uzdevums ir tātad atrast šīs pareizās dabas vielas, lai nenodarītu kaitējumu viņu veselībai. Tas tā īsumā pastāstot tieši par manu profesiju, neiedziļinoties varbūt tādos sarežģītākos faktos. Kā tu varētu mums, bērnu vecākiem, saistībā ar bērniem palīdzēt ieteikumus dot? Jā, rudens vispār ir tieši ļoti aktuāls laiks, kad bērnu imunitāte, bērnu veselība ir ļoti aktuāla tēma. Neskatoties to, kad ir bijis šis vasaras laiks, vasaras periods, kad bērniņi ir skraidījuši apkārt ar basām kājām, ir ēduši odziņas, auglīšus, lauku labumus, un neskatoties to visu, pienākot rudenim, viņi tāpat atkal slimo. Ļoti bieži novērojums ir tāds, ka vecāki pie tā vaino bērndārs vai citus vecākus, taču šeit ir jāliek uzsvars uz to, ka mēs katrs atbildam par sava bērniņa veselību, un tā ir tāda kompleksa pieeja. Nebūs tā, ka tikai padzerot C vitamīnu bērniņam uzlabosies imunitāte. Tas ir tāda kompleksa pieeja, tas ir dzīvesveids, kas ir jāizveido un jānodod saviem bērniņiem. Ir divi iemesli, kādēļ krīt imunitāte tieši rudenī. Pirmais, tas ir, kad pazeminās šī gaisa temperatūra. Pazeminoties gaisa temperatūrai, samazinās mūsu ķermeņa temperatūra un automātiski pazeminās arī mūsu imunitāte. Tas ir vienkārši dabīgs process. Un šis ir laiks, kad vīrusi un patogēnā vide sarosās, un viņi bauda, viņiem ir lieliski apstākļi, lai viņi varētu attīstīties. Un otrs tāds būtisks iemesls ir pH līmenis mūsu organismā. Tāda šī sārmainība. Un ja gaisa temperatūru mēs nevaram ietekmēt, protams, valkot atbilstošu apģērbu, tad pH līmeni organismā mēs varam ietekmēt. Un pirmais, kam es gribētu likt tādu uzsvaru, tā ir pārtika, ko mēs dodam saviem bērniņiem. Jāpiebilst, ka dodot kartupelīšu frī ar cīsiņiem un saldajā varbūt apēdot saldēm, bērniņi nesaņem nevajadzīgās uzturvielas, ne arī nodrošina šo te vajadzīgo pH līmeni organismā. Organismam gluži vienkārši ir jāpatērē ļoti daudz sava enerģija, lai uzturētu šo te pH līmeni vajadzīgajā šeit līmenī. Un tad otrs ir par šķidrumu uzņemšanu. Vecāki ir pieredzinājuši bērnus pie saldām tējiņām, saldām suliņām, saldajiem pieniņiem, pie kolām un fantām, nedod Dievs pie šiem dzērieniem. Un ja mēs salīdzinām ūdens pH līmeni, ūdenim ir 7,5 līdz 8, viņš varijē, skatoties, kāds ūdens ir. Ūdenim arī ir vairākas īpašības, kas ir jāievēro, bet ne par to šoreiz. Un tad ir kola, kurai pH līmenis ir 3. Un ja mūsu asins pH līmenis ir 7,43 apmēram, tad tādā veidā var saprast, kādu ļaunumu tas var nodarīt. Un tad, kad pH līmenis asinīs krīt līdz 7,2 iestājas koma, un 7,1 tā ir nāve. Tā kā jums būtu jāsaprot, ka tiešā veidā tas, ko mēs dodam bērniņiem, ietekmē šo te pH līmeni un viņu veselību. Tad trešais, tas noteikti ir stress, jo mainot šo te vidi, protams, bērni ir pieraduši visu vasaru mājās ar vecākiem, varbūt kāds vēl pat nav gājis dārziņā nereizi. Un tad rudenī atnākot uz šo te dārziņu ir pilnīgi cita vide. Iespējams, bērniņš ir kautrīgāks, introverts, uz sevi vērsts. Viņam, protams, šis te jaunais piedzīvojums būs vēl stresaināks. Un vēl jāskatās, kas notiek ģimenē. Ja ģimenē notiek kaut kādi konflikti, tad tas, protams, visu pasliktina vēl daudzreiz. Un šāds bērniņš, protams, arī slimos biežāk.
Pazeminoties šim te pH līmenim organismā, jo arī stress tiešā veidā ietekmē šo te pH līmeni, ļoti aktīvi vairojās šī te patogēnā vide. Patogēnā vide, šie te parazīti iedalās 4 veidos. Pirmais tie ir vīrusi. Vīrusi nodara vismazāko kaitējumu, par tiem varētu teikt, ka nav tik ļoti jāsatraucās. Nākamais mums ir baktērijas, kas izdala šīs toksiskās vielas un nodara kaitējumu mums. Tad trešais tie jau ir helminti, tie ir tārpi. Tārpiem ļoti patīk neveselīgā pārtika, tie paši kartupelīši fri un cīsiņi. Viņiem ļoti nepatīk dārzeņi un viss, kas ir rūgtvielas. Tātad. Un tad ceturtais, tās ir sēnītes, jeb kandida, kas arī nodara lielu kaitējumu. Un ar sēnīti ir visgrūtāk cīnīties. Tas aizņem pat mēnešiem un gadiem, lai atrisinātu šo problēmu. Kas ir tie simptomi, kas liecina, ka bērniem ir parazīti? Simptomi patiesībā ir ļoti, ļoti daudz un ļoti dažādi. Jebkuras slimība izpausmes var būt parazītu izraisītas, bet tādi vienkāršākie būtu zili loki zem acīm, bāla āda, nogurums. Droši vien esat dzirdējuši mammu, man ies dupsis, tas ir noteikti tāds sarkanais karodziņš uzreiz. Siekalošanās naktī, tas arī liecina. Tad ir dažādas alerģiskas reakcijas, klepi, gan sausi, gan mitri. Tas ir veids, kā parazīti migrē mūsu organismā. Bronhiālās saslimšanas, kad ir biežas, tas arī liecina, kad var būt šāda te problēma. Vēderiņa sāpes, tad mums dažādas ādas izpausmes, visādas pumpas, dermatīti, psoriāzes un viss, kas ir tāds dīvains un nesaprotams, pēkšņi uzmetās ēde, tādas čūliņas, viss, kas liekas tāds aizdomīgs uzreiz, var liecināt par šo te parazitozi. Un ir arī manā praksē bijušas mammas, kurām bērniņiem nav šie simptomi, jo viens no simptomiem ir arī biežas slimošanas. Un šai mammai, es atceros, viņai nebija ne biežas slimošanas, nekādi simptomi, bērniņš ļoti dzīvelīgs, ļoti aktīvs. Viss ļoti, ļoti labi, taču vienu dienu podiņā sastapu šo te balto draudziņu un tad sapratu, kad ir jārīkojas. Tā kā mums vajadzētu preventīvi jau sākt domāt par šo profilaktiski, sākt attīrīt savus bērniņus, kā mēs nenonāktu līdz šādai situācijai. Un ar attīrīšanos es noteikti nedomāju ķīmiskos preparātus, tos var ieteikt tikai ārsti, un tos drīkst lietot tikai ārstu uzraudzībā pēc ārstu rekomendācijām. Taču līdz tam mirklim, lai mēs nonāktu līdz tam, kad bērniem ir jālieto šie ķīmiskie preparāti, mēs varam rīkoties profilaktiski. Un profilaktiski mēs varam lietot šīs te rūgtvielas, par kurām jau es minēju, kad parazītiem ļoti, ļoti nepatīk šīs rūgtvielas. Un viens no tādiem ir ķiploks, ko tautā visi ļoti labi zina. Un vēl tāda klasika, ko parasti bērniem iesaka, tas ir melnais rieksts, melnā rieksta lapas. Bet šeit es runāju tieši par ekstraktiem. Piemēram, es saviem bērniem dodu ķiploka ekstrakta kapsuliņas, un ar ķiploku ir viegli salīdzināt, jo vienā ķiploka kapsulā ir ekstraktēta vesela ķiploka galviņa. Un, protams, dienā viņš apēd man 2 kapsulas tādas. Vai mēs bērnam varēsim iedot 2 ķiploka galviņas ķiploku? Man liekas, pat pieaudzis vīrietis nevar apēst tik daudz ķiploku, kur nu vēl bērns. Un šādā veidā ar šiem ekstraktiem mēs varam nodrošināt to vajadzīgo efektu. Ķiploku un melno riekstu iesaka likt kopā, jo viens iedarbojas uz mazākiem parazītiem, otrs uz lielākiem. Bērniņiem līdz apmēram 4-5 gadiņam mēs nedodam ķiploku, jo viņam ir īpatnēja garša. Un bērniņš var vienkārši gluži atteikties viņiem. Tad mēs dodam tikai melno riekstu. Un par ķiploku jau, man liekas, visi zina, ka viņš veicina šo imunitāti un ļoti labi iedarbojas uz gremošanas sistēmu. Un tā ir tā labā īpašība augiem no dabas, kad viņi ne tikai risina vienu problēmu, bet viņi arī palīdz citām orgānu sistēmām. Kas ir tie produkti, ko mums vajadzētu bērnam iekļaut uzturā katru dienu? Bērnu uzturam, tāpat kā mūsu pieaugušo uzturam, ir jābūt dažādam. Tam ir jābūt sabalansētam,
tam šķīvim ir jābūt krāsainam. Un krāsainam, es domāju, nevis ar ķīmiskām krāsvielām, bet ar dārzeņiem krāsainām. Protams, ir svarīgi šīs te dažādas arī gaļa, graudaugu produkti, dārzeņi. Tas viss ir ļoti, ļoti vajadzīgs un ļoti jāpiedomā pie labajām taukskābēm, taukvielām, jo tās ir ļoti svarīgas arī bērniņa imunitātei un bērniņa attīstībai, tieši smadzeņu darbībai. Tas varētu būt avokādo, piemēram, tie paši rieksti, trakna zivs, un tādā veidā mēs varam nodrošināt šo sabalansēto uzturu, jo nevar likt atkal uzsvaru uz kaut kādu vienu produktu vai vienu produktu grupu, ir jābūt tiešām sabalansētam šim uzturam, maksimāli atteikties no saldumiem, no cukura, no rafinēta, no visa, kas ir mūsdienās saucamais fast foods, no tā visa vajadzētu atteikties maksimāli, jo tas tiešā veidā ietekmē mūsu mikrobiomu. Savukārt mikrobioms ir tiešā veidā saistīts ar mūsu imunitāti, jo zarnu traktā mīt 70% mūsu imunitāte. Un jo tīrāks būs organisms, jo labāka būs mūsu imunitāte. Un vēl es esmu ievērojis to, ka bērniņiem bieži vien ir sūdzības par hiperaktivitāti. Šeit man ir jāsaka arī tas varbūt saistīts atkal ar to pašu patogēno vidi organismā, jo mūsu zarnu traktā ir ļoti daudz nervu gali, un ja tur ir šie te parazīti, viņi kairina šos nervu galus, un bērniņš var kļūt hiperaktīvs. Tādēļ atkal sastaistot kopā, ka mums ir nepieciešams piedomāt pie šīs te pārtikas, pie ūdens, pie stresa, lai mēs nodrošinātu maksimāli nērtus apstākļus šai te patogēnai videi, un lai mūsu bērniņi būtu tiešām veseli. Mēs visi zinām, ka mums ikdienā ir ļoti svarīgs ūdens. Saki, cik daudz bērnam diennaktī būtu vajadzīgs uzņemt ūdens? Bērnam tāpat kā pieaugušiem būtu jāuzņem 30 ml uz 1 kg svara. Ja mēs runājam par slimošanas laiku un attīrīšanās laiku, tad tas ir mazliet vairāk, tie ir 40 ml uz 1 kg svaru. Un runājot par ūdeni, ļoti, ļoti svarīgi ir ūdeni dzert siltu. Mūsu šūnas uzņem tikai siltu ūdeni. Un ja mēs dzersim augstu ūdeni, tad organisms patērēs atkal savu enerģiju, lai uzsildītu šo ūdeni vajadzīgajā temperatūrā. Tāpēc es iesaku rītu sākt nevis uzreiz ar brokastīm, bet ar glāzi ūdens. Pieaugušiem tas ir mazliet vairāk, bet bērnam pilnīgi pietiks ar glāzi ūdens. Tas nekas, ja viņš izdars tikai pusglāzi, par to nav jāstraucās, bet galvenais, ka viņš ar rītu sācis ar ūdeni un pamazām sāk veidoties šis pieredums, kad mēs vispirms rītu sākam ar ūdeni. Un cik bieži būtu bērnam jātīra organisms? Iesaka vismaz 2 reizes gadā, bet tas noteikti būs biežāk, es teiktu 3-4 reizes gadā. Īpaši bērni, kas nāk uz dārziņu, viņi ļoti apmainās viens ar otru šo patogēno vidi, viņi viens otram nodod, un noteikti vajadzētu profilaktiski attīrīties 3-4 reizes gadā. Tas būtu pēc attīrīšanās kursa beigām, mēs attīramies pēc 3 mēnešiem. 2-3 mēneši apmēram. Kur bērni iegūst šos parazītus? Varbūt pastāstīt. Jā, vieglāk laikam būtu pateikt, kur nevar viņus iegūt. Viņi ir visur. Mēs dzīvojam viņu pasaulē. Parazīti jau bija vēl pirms cilvēkiem. Tas viss ir normāli. Es nemēģinu nevienu ar to biedēt. Vienkārši ir jāsaprot, ko šādās situācijās darīt. Un tāds klasiskais variants būtu, piemēram, durvju rokturi, smilškastes, atklātās peldvietas, droši vien arī mājdzīvnieki. Mājdzīvnieki ir ļoti liels invazēšanas avots, un mēs varam invazēties pat no suņa elpas, ieelpojot oliņu, vai izejot ārā, ja vējš pūš, viņš arī paceļ šīs te oliņas un arī var ieelpot un invazēties. Daudzi vecāki domā, ka ja viņiem kaķis, piemēram, ir mājas kaķis un neiet ārā, tad viņiem nav šo parazītu, taču man ir atkal jābēdina. Arī mēs savus mīļos mājdzīvniekus aplipinam ar šiem parazītiem, un mēs ienesam ar apaviem šīs te oliņas, kur pēc tam dzīvnieks pastaigājās, nolaiza ķepas, pastaigājās pa mūsu gultu, apguļās uz spilvena, tā kā invazēties ir ļoti viegli, ļoti. Kā pareizi veikt šo attīrīšanās procesu bērniem?
Es patiesībā ieteiktu pirmo reizi pakonsultēties ar speciālistu. Tas varētu būt nutriciologs, naturopāts, biopāts, jebkura profesija, kas interesējas par biohackingu. Protams, sākotnēji pietiktu ar šiem te 2 produktiem, pieņemsim, kā ķiploks un melnais rieksts, ko es teicu, tās ir šīs te rūgtvielas. Un noteikti būtu jāpievieno klāt augu valsts izcelsmes fermenti. Fermenti ir ļoti svarīgi, lai mēs šos parazītus varētu izvadīt no organisma ārā. Es saviem bērniem izmantoju, piemēram, papaīnu, kas ir papajas mīkstums, tas ir absolūti dabīgs, un veic šīs te funkcijas. Parasti attīrīšanās pirmo reizi notiek 21 dienu garumā. Tas ir saistīts ar šo te parazītu invāzijas laiku, ar šo dzīves ciklu, pareizāk sakot. Pēc tam mēs ejam, mēs saucamies šūnu uzturs, tas ir, kad bērniņš uzņem visu nepieciešamo vitamīnus, minerālus, labās augstskābes, mēs tā kā uzbūstojam šo te imunitāti, un tad mēs atkārtojam 21 dienu un atkal attīram bērniņu, pēc tam atkal mēs dodam visu nepieciešamo šūnai. Taču, kad mēs attīram bērniņu regulāri, tad pēc tiem 3 mēnešiem pietiek attīrīt tikai 7 dienas, tikai 1 nedēļu. Mēs padodam šīs te rūgtvielas un ar to pilnīgi pietiek. Un atkal mēs domājam, lai bērniņš uzņemtu vajadzīgās uzturvielas, visus vitamīnus, minerālus. Un, jo bērniņš regulārāk veic šīs te attīrīšanās, jo viņam imunitāte uzlabojās katru reizi ar vien vairāk, un šīs slimošanas kļūst retākas, īsākas, vieglākas. Kāpēc jūs neieteiktu aptiekā nopirkt to vienu tabletīti, jo tas jau ir, man liekas, diezgan vieglāk un efektīvāk varbūt? Jā, mēs varam tā darīt, bet noteikti tikai ar ārstu rekomendācijām. Es neiesaku, jo tas noslogo mūsu aknas, mūsu nieres, bērniņu izvada orgāns, un tas īsti nav tas efekts, ko es kā naturopāts gribētu saviem pacientiem. Man ir svarīgi, lai pacientam netiktu nodarīts nekāds kaitējums, lai būtu tikai šis te labais, ko mēs sniedzam, šīs te labās lietas. Tā kā es domāju, tā ir tā toksiskā slodze, un vēl kas ir būtiski, šie te medikamenti, viņi neparedz šo te parazītu izvadīšanu no organisma. Tādēļ bieži vien, ja viņi tur arī paliek, tad viņi tur satrūd un pūst, ja tā var teikt, vienkārši cilvēku valodā, un rada ļoti spēcīgu toksisku vidi. Un arī bērniņi, piemēram, ir tādi, kuriem ir ādas problēmas, veicot attīrīšanu ar dabas vielām, šie te izsitumi pāriet, vai alerģijas pāriet, vai ādas problēmas pāriet, tad ejot ar ķīmiskām zālēm, tās problēmas nepāriet. Viņas bieži vien pat sāsinās. Un ko mums darīt kā vecākam, jau kad bērniņam ir notikuši šī te saslimšana? Pirmais atkal es saku ūdeni. Dzeriet ūdeni, dodiet bērniņam daudz ūdeni. Ja bērniņš nevēlas ēst, nevajag viņam spiest, jo tajā mirklī organisms cīnās ar vīrusiem un patērē savu enerģiju tur. Ja mēs bērniņam spiedīsim ēst, viņš paēdīs un visa enerģija aizies uz pārtikas pārstrādāšanu. Līdz ar to mēs kavējam šo te atvesļošanās procesu. Tādēļ mēs dzeram šo te ūdeni, maksimāli sārminamies un gaidam labākus rezultātus. Ir 2 produkti, kurus, manuprāt, vajadzētu ikatram vecākam turēt mājās, ne tikai priekš bērniņiem, bet arī priekš sevis, tas noder visai ģimenei. Tā ir lakricas sakne un skudru koka mize. Tās ir 2 lietas, bez kurām es vispār nevaru iedomāties, ka mēs arī bēdīgi slavenos vīrusus esam izslimojuši ar šo te salikumu, un tam nav nekādas blaknes, arī nepazūd oža un nesāp galva un nav tādas lietas. Ar lakricas sakni ir tā, ka lakricas sakni ļoti mīkstina kleput. Ja bērniņam ir klepus, tad mēs varam sajaukt ar jogurtiņu, citreiz var, pieņemsim, ar medu sajaukt, jo kaut kā jau ir jādabūna tās rūgtvieliņas iekšā, un bērniem tas nenākas tik viegli norīt kapsulu, un tad mēs visādi izdomājam, kā mēs viņus iemānam. Var arī taisīt tādu kā tēju, ka tas kapsulas izber ūdenī siltā līdz 60 grādiem,
samaisa un tad izdzer. Var arī tā darīt. Un, tātad lakrits ir tieši klepus gadījumā. Tad skudrukoka mīze, tas jau ir tāda pretvīrusa, antibakteriāla, pretsēnīša iedarbība. Un ko līdz mēs jūtam mazākos simptomus, uzreiz jāsāk lietot šo kombo un līdz slimībai pat neaizies. Ja aizies, tad tā būs 1-2 dienas un mēs būsim veseli atkal. Tā kā tas ir tāds ieteikums to manis ūdens, maksimāli sārminamies, skudrukoka mīze, lakricas saknes ekstrakts. Paldies, Sanita, par interesanto sarunu. Man kā mammai, un arī es domāju, ka mūsu vecākiem šis noderēs. Varbūt, ja vecākiem vēl ir kādi jautājumi, kur mēs tevi varam atrast? Es esmu gan Facebookā, gan Instagramā. Ja Facebookā mani meklē, tad es esmu Sanita Kozļakovska. Ja mani meklē Instagramā, tad mans lietotāja vārds ir Sanita _Koz. Tā kā pirmie 3 burti no uzvārda. Viņš tev paldies!